Iedodiet, kāds Denisam meklē, vai viņš no Vanša pildi. Iedzers vienu Lucky Punchu pār. Dzirdī kontentam vecvecīgi. Lucky Punch energy drinks Valmierā izpirkts ir. Šie ir atveduši tajā dienā, tā kaut kāda viņa menedžeri brauc ar cēsīm, aizved šiem kaut kāds 10 iepakojumus un dienas laikā jau viss izķēra. Tad, kad mēs atbraucām, es iegāju pastījos, nav. Nu, ķipa, viņš saka, nu nevar būt, vakar es ar Gustavu runāju, nu nevar būt, mēs taču aizvedām paši, ķipa. Šis sazinās ar to un atbildi ir, ķipa, nav vairāk. Viss, vienā dienā viss izķēra. Nav vairāk, Nav. viss. Jā. Ziņas rakstīja, ka tas ir jauna epizode Latvijas kombo sporta dzīvē. Visi pilnīgi ahoja, kā var tik tādus mazus termiņos, tik augsti pasaules līmeni. Galvenais, ka no manas puses ļoti svarīgi, ka pie mums bija kā čempions Juris Undovskis no lielākā no Latvijas organizācijām, KOK, kura ir, kura taisa eventus arēna. Un mūsu džeks, Francis, iznīcināja džinsos šito džeku, nedod viņam nevienu šansu. Tas ir viena... Bazāra Zero čāls. Bazāra Zero čāls, kurš bija uzreiz... Tas ir spēcīgi, jā. Jā, tāds no tiešraides tas kadrs, kurš viņš sēž un viņam asinis no sēres. Tas ar to var paskaidrot visu kopumā. Ja ir, es skatījos tur trēdz, skatījos kaut ko TikToka, cilvēki kaut ko raksta, bet viņi raksta par to, ka, tur Kristaps pajautāja trēdz, Kas tur ir? Menti? Jā, viņš. Menti? Vai bija tāds šovs, vai nebija? Visi pateiks, jā, bija, kad Briedis ar Glovācki, Briedis tur ar Usiku, bet viņi nedomā par to, ka tas bija World Boxing Super Series Muhammad Ali trofija, kur ir budžets daudz miljoni, ja? Bet neviens nezin to, ka mēs esam tie cilvēki, kuri to uztaisījuši gandrīz uz entuziasmu. Bolotniks kā pārā no ringo pēc pirmais, ko viņš pasaka, dodat man vēl. Jā. Kā tev patika? Gatavot jaunu kontraktu. MMA noteikumi vajag mainīt, tāpēc, ka tas bija pilnīga nebija interesanti. Kas bija visinteresantākais bija kickboxing, manuprāt. Kickboxing bija ļoti... Jā, tie vienā momentā es arī uzkāpu augšā, stāvot tribīnēs, polūrēju visam riņķī, un es sapratu to, ka labi vien ir, ka mēs pastūmām tās tribīnes pa to metru, respektīvi būtu bijis apakai, bišķī tā gaļa būtu bijusi vēl lielāka. Bet bija ērti. Tiem cilvēkiem tajā galā viņiem bija gan kur atkāpties, gan kur iziet. Es teiktu, ka neko pielikt, neko atņemt. Un labi vien ir, ka bija tik daudz. Ja būtu gribētāji vēl, mēs droši vien, ka laistu. Ja, tur varbūt vēl 200 cilvēkus kādā momentā saprast, kad stop. Bet perfekti, viss sakrita tā kā vajag, kad arī vairāk nevajag. Ne, un prasa, iedod na haļavu. Tipa, mums to pasākumu kāds na haļavu ir Balotņikam arī pateiksim, vecīt, na haļavu atnāks uzslānīties. Te ir viens bariņš ir cilvēkiem, kas grib pa brīvu pastīties, kā tu dabū pa mūti. Tie brīvprātīgi vienkārši līmē, bet šeit es varu paturpināt arī ar to, ka toši kaut kā vispār es negaidīju, ka tik krūta būs. Es arī esmu dafigā pasākums organizējis. Bet te kaut kā salikās, točin tīms pizdzets. Kaut kā mums zvaigznes sakrita to vietu. Daņiks laikam tur pie tā ir vainīgs, jo skatījāmies lokācijas kāds 5, bet kaut kā mēs nonācām līdz tam LED unitam. Un kā iegājām tur uzreiz, visiem bija feelings šeit. Karoči, jā, tikai vajag pamainīt tur to konfigurāciju telpai, bet davai šeit, jā, ķipa krūta, ejam, daram šeit. Un patiesībā, tad, kad tas plāns viens ir uz lapas, otrs, kas sākām montēt visas stalašas un tā tālāk, jebkurā lokācijā uzkāpot augšā, mēs gājām, Rob, ejot visās malās, redzu visu kujienu, gan no gala, gan no tā stūra, gan no tā vipa, gan no tā vipa. Mums vienkārši bija perfekti, jebkura točka bija afigēna. Kaut gan arī lejā tās 35 eiro biļetes, labi, tur tāpat visu redzēja labi. Un tie, kas atnāca pirmie, viņi principā bija pie oktagona gandrīz, jā, un tur un kaut kā tiešām salikās viss, ka tas feelings sēdēja, es sēdēju, sāku skatīties, man draugi visu vienkārši
wow, šitas ir azija. Jā, mēs arī vakar par šo runājām un abi divi viens otram 100% mēs esam gandarīti par padarīto. Toši, tur, nezinu. Ja ir 1000, tad 1000%, bet visi tiešām kaut kā savu. Nekad nav tik ideāli, bet šoreiz bija ideāli. Pagarinājām uz ekrāniem, jūs jau redzējāt, ka laiks pirms starta pagarinājās. Normunds skrien ar laptopu, visi nobrucis, YouTube vaļā, davai meta iekšā savas pārēles. Rakstam, es tikmēr Normundam krīt uz nerviem, davai linku, vajag linku. Links gatavs, iemet iekšā linku un toši 10 sekundes varam sākt, tā kā Normunds bija 10. Brauciet ar mašīnu, braukt uz Tallinu, ar prāmi uz Zviedriju, uz Hoķi. Davai Nogalē būtu legit, jā, man nogalē es arī varu Priekš. Tur vēl tādas... Es biju sievu uz laukiem. Tur ir divas spēles, bija svētdien bija divas spēles. Piekdienu spēle. Jā. Piekdienu braucām un svētdien apakaļ. Jā, davai, все. Gangster, Es jau lasu, man uzrakstīju, man liekas, man liekas, viņi arī tieši nogalēpis. Jā, nu Tā kā viņš jau būs tur. Tāds kontents. Lecam. Mēs pagājuši gadu safilmējām arī, tikai mēs pagājuši gadu bijām Vafelē. Tagad braucam What's up, guys? My name is Dylan, pro bodybuilder here, and parasti cilvēks, kas nodarbojas ar sporta ikdienā, riktīgi mauc, dara visu pats. Ir viens treneris piesaistīts, apmeklē Ameriku bieži, lai sevi sagatavotu formā, lai varētu uzstāties sacensībās, parādīt sevi no labākās puses. Jā, sazinājāmies ar Dilanu. Es biju šokā, ka tu esi Latvijas. IFBB Pro, tev ir pro kārta, vai ne? Tu esi uzvarējis kaut kādu to pro. Latvijā ir 2 pro atlēti, es un vēl viens džeks. Es ieguvu 22 gados. Viņi, teikšu tā, tas nav viegli. Tas ir ļoti grūti. Tu tagad 25 ir, jā? Tā ir 25, jā. 3 gadus tu esi IFBB Pro un tu arī Amerikā startē? Es nostartēju 2 pro šovos, vienu Anglijā, viens Ungārijā. Debitēju Anglijā pirmo reizi pagājušajā gadā, ieguvu 2. vietu. Ja būtu uzreiz būtu ticis uz Mr. Olympia, tas ir prestižs šajā sportā, lielākā skatuvē. Lielākais, jā. Paliku 2, tad startēju Ungārijā, paliku 3. Kāpēc tu esi Latvijā tagad? Es šeit dzīvoju, bet man ir arī Losandželosā mājvieta. Tur ir problēmas ar vīzu. Tur ir nedaudz jāizbrauc ārā, atpakaļ iekšā. Papīri ir visi formalitātes kārtojas, bet tāpat tas ir laiks. Tas nav kā šeit Latvijā. Tu iesniedz kaut ko, pēc nedēļas dabūji atpakaļ atbildi. Tur ir pēc gada. Kā tu uzzināji par Lucky Punch? Gambling streams. Jā, vairāk to sekoju. Pat atceros, ka biju prepā, gatavs sacensībām. Bija tik grūti, ka to strīmu kaut ko varēja parākt. Jā, tā viss sākās. Un, Tu pats dzer enerģijas dzērienus vispār? Es iedzeru, man ir tas pre-workouts, bet es baigi nē. Paši to izdarīt. Būs arī jauna produkta, starp citu, BCA drinks bez cukura, kas ir daudz aktuālāks tev. Jā, sportistiem. Jā, tas ir atjaunojušies. Muscle drink. Jā, ok. Jā, viņš bija Bazaar 0 Fight Night arī, starp citu. Jā, apskatījos. Patīk tev? Visu cieņu. Nu, to, ko redz, kādi jaudi tur iet ārā, tas ir unbelievable. Jā. Okay. Nedaudz atgādina kā Red Bull, bet nedaudz saldāks, ne? Daudz saka, ļoti līdzīgs ir Red Bull. Jā, bet ir patīkama tā saldā garša. Kuru muskulu visgrūtāk uztrenēt ar? Man, principā, visgrūtāk bija muguru uztrenēt. Man ģenētiski kaut kāda problēmas bija ar muguras apakšdaļu, bet man liekas viegli trenēt plecs, kājas. Tas man ļoti ātri atjaunojas un ātri var dabūt to pampu un augu. Nav īsti tā. Ej, tas ir off-season shape, jā? Tas pat nav off-season, jo es jau tāpat netaisīju off-season. Cik ilgi aptuveni jāgatavojas šovam? Tā, lai tu esi... Es taisu pāris diētu 20 nedēļas. Cik procentu body fats ir beigās? 2, 3. Kur ļoti bīstamā līmenī. Jā, tur ir uz miršanas solis. Jā, tur ir ļoti, tiešām uz miršanas. Palielam, es esmu pāris jau 4 nedēļas iepriekš gatavs sacensībām. Vienmēr tā gatavo. Tas ir mūsdienā populāri. Tu sagatavo jau sevi ātrāk, lai to nav pēdējais dienas tas ūdens dzīšana viss. Jā. Un tad vienkārši salādējies un let's go. Gribētu novēlēt, lai tas produkts ir visās valstīs, lai var iet tādā Amerikā 7-Eleven un paņemt Lucky Punch un sākt darbu džeki, zins kā. Man pie dirs, ja es pazaudēšu prātu, atrast izēju no visiem sūdiem, brāl. Maniem sīkajiem būs tētis miljonārs, iemācīšu dēlam, lai viņš visu dara pats. Roģis tāds filmēt no šejienes un taisa tieši uz to pusi.
Taisīs vaļā tieši. Davai. Sāc. Tā kā meklējiet visās viādās Latvijā, visos ir ok. Mēs esam pasūtījuši vēl 3 kravas, kas šobrīd jau ir Latvijā. Tā kā produkts atkal ir pieejams. Nepalaid šoreiz garām. O, šeit ir Lucky Punch TV, Daņiks Vistjonaks. Mēs braucam uz treniņa, uz spāringiem pie Milana Volkova. Milanam 6. jūnijā Florence, Itālijā būs main event cīņa par WBO jostu pret vietējo zvaigzni. Milans ir galodni, hungry, tā kā viņi to cīņu taisa priekš Itālijāņa, bet es zinu, uz ko ir šobrīd spējīgs Milans. Tas ir jaudīgs čūks, tā kā brauksim uz spāringiem, pārunāsim. Bišķi vajag enerģiju izlādēties. Davai tiekās, bračkas. Привет. Es netraucēšu Milanam. Viņam būs 10 raundi spārings. Uzbekistānas čempions. Tas ir viens cilvēks. Azijas čempions viņš ir, jā. Un viņam bija jābrauc uz olimpiskām spēlēm boksā, neaizbrauca. Un viņš arī bija 50. numurs, vai otrs ir bijis? Viņš tagad tikai sāka tavu profesionālu karjeru, vienkārši viņš ir tīrākais skrējējs, kas mums tagad ir vajadzīgs. Karoči, te nav joki, saprotat? Te nav kārtēja cīņa, ja piedāvā naudu, kāds aizbrauc pakaļ naudai. Nē, te Džeki brauc uzvarēt, tā kā būs interesanti. Un mēs braucam uzvarēt. Milans ir kas ir Lucky Punch ambasadors. Hello, how are you feeling? Feeling great. Finally I can eat some junk food, but only 1 week. Only 1 week now I totally rest, and from Monday we start to prepare for the next fight. So Okay, which date? September. But yeah. No date right No now. date right now, yeah. Only name and date. Okay, So- Italian guy. Yeah. Good. What do you think about Milan's fight? Excited for his fight. It's a big opportunity to show his skills and Work ethic. work ethic. So Interesting. We'll see. Yeah. So yeah, Milan is in a great shape, mentally and physically. So excited. I think he will win 100% and move up to the next level. Jack, paldies jums visiem par atbalstu. Paldies Lucky Punch enerģiju komandai. Un ejam tālāk. See you at the top. Milanam šodien būs 10 raundu spārings pa 4 minūtēm. Atpūta, cik zinu, ir tikai 50 sekundes, nevis 1 minūte, lai maksimāli palielinātu slodzi. Milans būs ringā viens, un viņam uz maiņa būs 3 spāringa partneri. Redzam, viss notiek profesionāli, daudz cilvēku, daudz treneru. Dmitrijs Šihalais, Brieža treneris, Igors Mesmers, Milana treneris, Aleksandrs Čižovs, Krišjānis, Milana palīgs menedžers. Karoči, jā. Būs interesanti. Tie teica, ka man netiks skaists, bet tagad savus flashlights spītina. Uz bīta underdogs, tagad tu zini, kā mani sauc. Kamēr tu pēc koks, tikmēr pēc panākumiem es brauc. Tas bija paradoks, visur, kas skanēs tā mana balss. Lido kā no bloka pārus, tev galvā kā lodes pauts. Uz bīta underdogs, tagad tu zini, kā mani sauc. Kamēr tu pēc koks, tikmēr pēc panākumiem es brauc. Tas bija paradoks, visur, kas skanēs tā mana balss. Lido kā no bloka pārus, tev galvā kā lodes pauts. Viņš tevi gaida, sāc ar finti, izrausti. Nelido. Хорошо. Pagāja pirmie 4 raundi pa 4 minūtēm pret Uzbekistānas izlases, Uzbekistānas čempionu. Tas ir 4 raundi žostkie spāringi. Tie, kas ir gatavojušies profesionāli cīņām un zina, ko nozīmē spārings pilnā ekipējumā, 1 uz 1, viņi saprot, kas ir tur 12 raundi vai tur 10 raundi, 12 raundi pa 4 minūtēm. Šādā režīmā tas nav tas pats, kas jūs atnākt uz grupu treniņu pastrādāt. Tas ir līmenis. Te notiek šobrīd reāli augsta līmeņa sportistu sagatavošana. Es vismaz varu iedomāties,
ko nozīmē šī tāda veida sparings. Es nevaru saprast, jo tieši tādu sparingu es neesmu izgājis nekad. Bet es varu iedomāties, ko šis sparings nozīmē. Tas ir dirsājis, jums tā pateikt. Ja tu šito jau vari izturēt, tad tu esi... Te nav joki, karoči. Te nav joki. Underdogs, tagad tu zini, kā mani sauc, kamēr tu pēc koks, tikmēr pēc panākumiem es brauc, tas bija paradoks. Вот так. И на ногах будешь, на ногах. Mēs uzkājām. Вот так. Pēc sava uzbrukuma bloķē viņa kreiso. Viņš atbildēs ar kreiso un pēc tam pārtver. Вот так. Хорошо. Голову. Вот так. Смещать. Хорошо. Файкс. Хорошо. Капу? Все хорошо. Значит, здесь Игорь Месмер, это его команда, Милан Волков его боксер. Честно, первое, что хочу сказать, что вижу, как спортсмены, работая с тобой, какой появляется уровень и объем работы. Даже буквально год назад, смотря на Милана, у меня лично были определенные сомнения, просто в целом, смотря вот на его работу, его отношения. Сейчас вижу, вау. Колоссальный объем работы. Что ты сам про это скажешь, что ты думаешь? Почему так происходит с спортсменами, работая с тобой? Мне как пару раз задавали, спасибо за комплимент, задавали вопрос, типа, вот вы растете, за счет чего? Я думал, за счет чего? Мы выполняем много работы, но правильно работу. То есть ситуации, когда люди много пашут, но делают что-то не то. Не получается. Есть, когда делают то, что надо, но объем недостаточный. Мне кажется, мы нашли золотую середину, когда мы делаем правильные вещи. Там, учимся у тренеров, там, на сборах, смотрим, сами к чему-то приходим. Но мы сохраняем вот этот вот объем. И когда эти два качества, они соединяются, мне кажется, вот тогда есть результат. Что ты думаешь по поводу боя Милана? Что ты думаешь по поводу соперника, формы Милана? И как ты видишь, может развиваться этот поединок? Соперник очень хорош, он очень опытный, он любит драться, он будет идти вперед, он грязно боксирует, он часто головой идет вперед. Но это его стиль, это профессиональный бокс. Хочу отметить, что бой будет у него дома, поэтому он будет в пиковой своей форме. И за него будет топить вся публика, но он дома дерется, сам знаешь, как это есть. На нем будет ответственность, но я не вижу вариантов, при каком раскладе мы не сделаем всю работу и пояс этот не заберем. Милан победит уверенно, убедительно. Неважно как, досрочно или по очкам, но он точно перебоксирует его, он точно перебьет его. Милан вариативнее, он лучше, быстрее, моложе. Просто Голодный. Голодный, он просто лучше, 100%. Ты сам видишь. Круто, я был в шоке. И я, честно, не видел, как... Я знаю, что соперник боксировал когда-то с Гришуниным, выигрывал Гришунина. Но я полагаю, что он боксирует, двигается хуже, чем вот первый спарринг-партнер сегодняшнего дня. Да. Он более стоячий боксер, он танк, он, в принципе, двигается достаточно прямолинейно. Ему нужна средняя, ближняя дистанция и работа у канатов. Вот это он любит, поджать и так, поджать, ломать. Мы будем за вас болеть, будем вас поддерживать. Дай бог, все получится. Спасибо тебе, Игорь, за таких спортсменов. Спасибо тебе за такую работу. Самая сильная бойцовская, профессиональная команда однозначно в Латвии. Не, это факт. Спасибо, это брат. факт. Поэтому все, будем следить, дай бог, все получится. Спасибо тебе. Спасибо. Сейчас я сниму майку. Here you are, my brother. Kā tu jūties? Kā tu jūties? Jūtos tāpatās, kā jebkuru kempu laiku piekdienā. Noguris, bet sparring sesija piekdienās ir visvarīgākā, jo tas ir sevišķi šodien tāds neliels eksāmens, speciāli pasaules Bazāra 0 un Lucky Punch Energy Drink pārstāvis. Kā pasaucu treneri, mans sparring partneris Dmitrijs Šiholais, pēc tam Ierašuks. Man draudzene pat atnāca, Liela spriedze, lai būtu. Lai būtu lielāka spriedze, jo tu zini kā, tu jau nevari boksēt, kad neviena nav, pēc tam, kad uz tevi skatās
savādāk. Tad vari pazust tā kā galvā, bet 10 raundi pa 4 minūtēm. Pagaidām es varu pateikt, ka parasti, jebkurā kempā iepriekš, mēs gājām maksimum līdz 6 no 8 raundiem. Pirmajā nedēļā jau ir 10 un uzreiz pa 4 minūtēm. Es domāju, tas ir mans pīks, jo nākamnedēļ mēs iesim līdz 12 raundiem. Būs 10, 12, 10 un tad jau trepīties lejā. Spārīgi partneri ir labi, jaudīgi. Viens dot ritmu pastrādāt, no Uzbekistāna izlases Azijas čempions lielāko ritmu dot pastrādāt, tehniku asumu. Otrais gan pamāca, kā pareizi sist, kur nepalikt, kā izvarīties, pārtvērt citienas. Jūtos, pa lielam labi. Paldies, Daņi, ka atnācis komanda. Tā kā, džeki, šitā jāizskatās, jebkurām bazār 0 pārstāvim. Tālāk vairāk. Strādāsim. Klau, gribēju pateikt, tas apjoms. Es domāju, tagad lielu lomu nospēlē, jo daudzi nezin to, ka tev palielam kemps nebija apstājies. Ja tā, tu biji treniņi visu laiku non-stopā. Un tāpēc tu vari ielidot tādā apjomā, jā? Tas ir ļoti tāds interesants moments, jo, ja tā iedomāties, piemēram, ja es zinu, ka mans cīņas tā kā pretinieks, liels profesionāls, viņam jau kontinentālās jostas ir, palielam viņš visu laiku trenējās. Un man nav tāds grūzis, piemēram, kad man jāielido kempā, un var pateikt tā, apdiršoties jātrenējās, ka reku tulīt jau jābūt formā. Mēs ar Igoru Mesmeru, ar Skotu Florestu, ar Bogdanu, mēs katru nedēļu pa 10 treniņiem maucam pilnajā apjomā. Mums nav tā kā tas progress nekād neapstājās. Mēs pēc cīņas apstājamies uz 1 nedēļu, bišķiņ atalpoties, bišķi traut, saziediet traumas. Un, ja iedomāties, es jau pēdējo pusgadu kopš jaunā gada, un pirms tām vēl biju piedalījies 2-3 kempos, uzreiz pēc manas Fletchera cīņas. Tā kā es palielam visu laiku esmu formā, un tagad vienkārši mēs turamies vienmēr uz 70%. Yeah. Es mēnesi atpakaļ atbraucu no Kris Biljama Smita, tas ir 2. vieta cruiserweight pasaulē. Un es tur sevi lieliski parādīju, uzreiz no 6 raundiem sākām pilnā jomā un devu normāli iekšā, riktīgi labi sevi parādīju, mani tur atcerējās. Un pa lielam vienkārši, kad atgriezos, man jau bija akcepts uz cīņu un viss, mēs vienkārši turpinājām savu darbu, vienkārši paslēdzām bišķiņu to apjomu un tā tas arī viss sākās. Klau. Var pateikt, arī nebeidzās. Rekur paturē. Klau, tāds jautājums. Tava vīzija par cīņu. Zini kā, es varu pateikt tā, ka es esmu excited. Man ir labas sajūtas par šo cīņu. Principā pa visu savu karjeru. Cik man tā karjeru jau iet 15 gadi gandrīz. Ja sakot no pirmā treniņa boksa. Un iedomājies, Latvijas brauc cīnīties ar vietējo favorītu uz Itāliju, uz Florenci, uz DAZN un ESPN Top Rank promotionos. Un es esmu jau labā formā, esmu pieaudzis, nobriedis. Gan šeit, gan šeit. Nav tās grūzes, vienkārši daru tik lielu apjomu un stāvu ļoti labi ar tādiem cilvēkiem pasaules reitingā un vispār boksā, ka nevar būt nepārliecināts. Jā, es esmu gatavs uz sīvu cīņu, uz stipru, bet neviens nezinu, kas notiks. Es vienkārši esmu gatavs maukt un reprezentēt Latviju visu. Un Bazāra 0 un Lucky Punch Energy drink. Paldies tev, Esti. Mēs visi par tevi fanosim. Mēs visu filmēsim. Mēs izdarīsim tā, lai visa Latvija zina par šo cīņu. Un, zini, es redzēju to, ko tu šodien izdarīji. Ja? Es saprotu, ka, tavs pretinieks nekustēsies tā, kā tavs sparring partneris. Jā, viņš savādāk kausies, viņš ies uz priekšu un tā, bet šodienas treniņš iedeva man lielu pārliecību tevi, vēl lielāku, zini? Jo, pieņemsim, arī skatoties uz tevi kaut kādu pusotru gadu atpakaļ. Es pat ar Igoru runājot, es saku, bet cik, kā to, bet redzot to, kas notiek tagad, tas ir cits stāsts. Daudz, kas mainījās, sevišķi pa pusotru gadu pēdējiem 2 gadiem, pilnīgi mainījās visa pieredze, karjera, domāšana, sevišķi uzsveru treniņiem. Es varu pateikt, kādreiz es trenēju, nevis trenējos. Tagad trenējos un visu laiku attīstos, ļoti cenšos.
Uzvara būs ar mums. Jā. Mēs uztaisīsim apsetu un tu ies tālāk. Šokēsim Itāliju. Šokēsim Itāliju un pēc tam visu pasauli. Super, Milan. Atpūties, mauc, mēs brauksim tālāk. Mēs rīt braucam uz Zviedriju, Latviju atbalstīt vēl hokejā. Bazār 0. Milans Volkovs, reāls aparāts, mašīna, liela cīņa. Tas nav, es vēlreiz saku, tas nav kaut kāds tur reitingi, kaut kas, tas ir VBO, tas ir DAZN, tas ir ESPN, jā. Un lūdzu, skatāmies, lūdzu atbalstam, jo, jūs saprotat, Itāļi viņu sauc, jo viņi grib tur uztaisīt sev reitingu un cer, ka viņš vienkārši brauc pakaļ šitam. Nē, viņš tā nav. Mēs braucam taisīt reitingu sev pie tiem. Uz viņu ringu mēs uztaisīsim vēl vienu Latvijas karogu. Jā, un ejam uz uzvaru. Все, paldies. Tas bija Bazāra 0, tas bija Lucky Punch TV. Maucam, neapstājamies. Спасибо тебе. Спасибо, охуенно. Все, да, останавливайся, да, много не пей энергетика. Džeki, visi laikojam, šērojam, parakstamies uz Lucky Punch TV kanālu. Un jau nākamajā sērijā mēs braucam uz Zviedriju atbalstīt Latvijas komandu hokejā. Aiziet. Vēl rekord vēl nošalā bez там šito vuikoja машина. Узбекистан, сборная Узбекистана, машина. Красавчик, реально. Круто, что такие ребята сюда к нам приезжают.